Labdien, mīļie skatītāji! Parunāsim šodien par tādu vienkāršu lietu kā troksnis ausīs, kas daudzus uztrauc. Pēc savas būtības troksnis ausīs nozīmē, ka cilvēks dzird kaut kādas skaņas vai trokšņus ausīs, un tam nav nekāda sakara ar ārējiem trokšņiem un klusumu. Tas bieži vien cilvēkus baida. Šie trokšņi var būt pārsvarā pārējoši vai pastāvīgi, dažāda stipruma vai epizodiski. Dažiem trokšņi austīs simbolizē negulētu nakti, pārstrādi darbā vai pēc alkohola lietošanas vai kādu citu toksisku vielu lietošanas. Citiem troksnis ausīs parādās kāda liela stresa rezultātā, pēc kādas emocionālas spriedzes. Iemeslu var būt daudz. Un varbūt arī dzirdes bojājumi, piemēram, trokšņu dēļ, skaļas mūzikas klausīšanās un tā tālāk. Iemesls var būt arī ausu infekcijas, slimības, dažādas migrēna, audzēji galvā vai kur citur, uz auss dzirdes nerviem audzēji un tā tālāk. Par iemeslu var būt sēra korķa ausīs, iepriekš pārciestas galvas smadzeņu traumas. Pacientiem, kas cieš no depresijas, arī var būt trokšņi ausīs. Sirdsasinsvadu slimniekiem ar dažādām slimībām arī var būt trokšņi ausīs. Trokšņi ausīs var būt arī medikamentu radīti. Piemēram, daudziem medikamentiem ir kā blakne, piemēram, holesterīnu pazeminošiem līdzekļiem, es laikam neizlasīju ne visiem, vai arī citiem medikamentiem. To var palasīt anotācijas, piemēram, pašlaik daudz lieto gabapentīnu, kas ir recepšu zāle. Blakne var būt troksnis ausīs. Var būt troksnis ausīs, ja pēkšņi pārtrauc lietot kādu preparātu. To arī jālasa anotācija. Anotācija tas ir tā lapiņa, kas ielikta zāļu kastītē. Par to visu ir rakstīts šajā anotācijā, jo ražotājs atbild par to, ko viņš ražo. Ja lietojat kādas zāles, pirmkārt izlasat, kā pareizi tās lietot. Un tikai tad, ja rodas kādas sajūtas, simptomi vai kas, lasiet, vai tā var būt blakne. Troksnis ausīs nav mirstama kaite, un no tā nav jābaidās. Ja troksnis nav liels, pie tā pierod un pat nejūt. Šis troksnis biežāk parādās veciem cilvēkiem, bet varbūt arī jauniem un pat pusauģiem. Lēš, ka galvā džinksts katram piektajam. Jārastē ir iemesls, lai novācot to, arī troksnis ausīs pazustu. Piemēram, vairāk nestrādāt naktīs, samazināt stresu, citādāk skatīties uz dzīvi un tā tālāk. Troksnis ausīs var būt dažāds. Tas var zvanīšana būt, klikšķēšana, šņākšana, sīkšana, rūkšana, pat rēkoņa. Tas var radīt gan dzirdes pasliktināšanos, tas var traucēt iemigt, gulēt, var traucēt koncentrēties darbam un tā tālāk. Cik daudz un nopietni jāizmeklējas? Ja iemesls ir zināms, piemēram, lieto alkoholu pēc stresa, pēc negulētas nakts, tad viss ir skaidrs. Bet, ja iemesls nav zināms, ir vērts griezties pie ausu kakla deguna ārsta, jeb otorinolaringologa, jeb LOR. Varat aiziet arī pie sava ģimenes ārsta un papildus izmeklēties. Atceraties vienu, ka troksnis ausīs nav slimība, bet tas ir simptoms. Un to tā arī jāuztver. Nevajag stresot, panikot. Lai jūs būtu veseli, jums pirmkārt jāsaprot sava slimība. Novēlu jums labu veselību, mieru sirdī, mieru dvēselē, mīlestību, saticību un lai jums viss labi.